Esat sveicināti, esam Daugavpils ledus hallē, un šodien Daugavpils amatieru hokeja līgas spēlē tiksies Rāzna un United. Un mums ir komandas pārstāvis no Rāznas puses, Dailis, un ir pāris jautājumi, ko mēs gribētu pārunāt pirms spēles. Kāds ir noskaņojums pirmām kārtām? Labvakar! Noskaņojums šodien ir labs. Esam sagatavojušies uz šo cīņu, un es ceru, ka mēs šodien uzvarēsim. Kāds varētu būt jūsu spēles plāns uz šo spēli? Spēles plāns būs noteikti disciplīnas turēšana, pozīciju turēšana un vairāk mest pa latviju. Pēc tavām domām, ko varētu sagādāt pretinieks uz šo spēli? Pretinieks noteikti ir sagatavojis jaunus spēlētājus savā papildinājumā, līdz ar to mums būs ļoti uzmanīgiem jābūt un jāpiečakoties. Paldies, Daili, vēl veiksmi, un tiekamies nākamajās spēlēs arī. Paldies! Visu labu! Jā.
Un esat sveicināti Daugavpils amatieru hokeja līgas spēlē. Savstarpējā spēlē tiksies Rāzna un United. Un tā skatīsimies, kurš šajā spēlē šodien uzvarēs. Ir neliels kibeles ar internetu šai translācijai, bet viss paliek ierakstā. Un, ja nu gadījumā kas, mēs šo visu informāciju, video ierakstu ievietosim šodien pat mūsu kanālā. Tā kā strādājam pie tā un skatāmies, kas notiek tieši tagad laukumā. Un tā Rāzna pārņem ripu. Uzbrucējs uztaisa virāžu un ienāks United aizsardzības zonā un vārdsargs ir savā vietā. Iemetiens būs United aizsardzības zonā. Iemetienu uzvar Rāzna, metiens no zilās līnijas un ripa kaut kur iesprūst. Kaut kur iesprūda un joprojām ripa atrodas United aizsardzības zonā un tagad ir iespēja uzmest un tomēr ripa līdz vārtiem nenonāk. Metiens pāri vārtiem. Un izskatās, ka lielisku iniciatīvu ir pārņēmusi Rāznas komanda. Skatāmies, iespiedusi United savā aizsardzības zonā. Un ripa tagad tiek atspēlēta atpakaļ. Turpinās spēle un tagad jau nomainās spēlētāji un 8. numurs uzsāk savu ofensīvu. Ienāk Rāznas aizsardzības zonā un metiens garām vārtiem. Un tagad izskatās, ka Rāzna turpina un svilpa neatskan. Daudzi protestē, ka varētu būt aizmugure, bet nē, Rāzna turpina savu ofensīvu un tagad vēl viena iespēja uzsākt uzbrukumu un saskrienās savā starpā spēlētāji. Un tagad jau United mēģinās pārspēt pretinieku komandas vārdsargu un ienāk aizsardzības zonā United spēlētājs. Atspēlē un ripa ir aizvārtē. United joprojām kontrolē ripu, mēģina piespēlēt uz vārtu petaku, bet tur neviena nav. Skatāmies. Un tagad jau ir lieliska iespēja 2 pret 2 un tomēr nobloķē metienu. Tātad skatāmies, kas notiek tālāk. Un tagad jau United darbojās Rāznas aizsardzības zonā. Tomēr Rāzna mēģina iestridoties, metiens, uzmetiens piespēlē. Vārdsargs mierīgi atspēlē to uz aizsardzības zonas malu. Atskan svilpe. Tomēr nobloķē metienu. Un iemetiens ir United aizsardzības zonā. Tagad iespēja uzmest vārtī. Un vārtus gūst Rāzna. Uzreiz no iemetiena saņem ripu un uzmet pa vārtiem. Un rezultāts kļūst 1-0 par labu Rāznai.
1-0 jau 4. minūtē. Tagad kaut kāds jautājums ir radies sekretariātam. Aizbrauca skaidroties Rāznas komandas pārstāvis. Un izskatās, ka viss ir kārtībā. Un varam izdarīt iemetienu. Un iemetienu uzvar United. Un United steidzas priekšu ienāk pretinieka aizsardzības zonā, cīņa pie borta. Un tagad skatīsimies, vai būs atbildes vārtī. Un tomēr izskatās, ka 1-1 iziet metiens, un vārtsargs atkārtoti fiksē metienu. Bīstama situācija, bīstams moments, un joprojām Rāzna saspēlējas pretinieka aizsardzības zonā. Skatīsimies, kas būs tālāk. Aizvārtē atrodas Ripa, un jau Ripu sāk kontrolēt United un atspēlē to ārpus aizsardzības zonas. Un pārtur Ripu, un ir bīstams metiens, un garām nav vārtu, bet situācija bija lieliska. Un tagad jau Rāzna. Fiziska spēle pie borta, un izskatās, ka būs noraidījums Rāznas komandas sastāvā. 85. numurs tiek noraidīts uz 2 minūtēm par grūdienu bortā. Un iemetiens būs jau Rāznas aizsardzības zonā. Kaut kur redzēts vārtsargs Rāznas komandai. Projām ir nepārspēts, darbojas pārliecinoši, kā jau iepriekš. Un izskatās, ka Rāzna turpina savu ofensīvu arī mazākumā. Mēģina nofiksēt Ripu, vārtsargs, un nelieli asumi pie vārtiem. Grūstīšanās. Izskatās, ka būs noraidījums 8. numuram Rāznas sastāvā, kā arī 23. numurs tiek noraidīts United komandā. Un tagad spēle ritēs 4-3. Un iemetiens ir United komandas pusē. Un uzvar United iemetienu, un tagad aiziet uz priekšu gar bortu. 1-3 spēlētājiem. 8. numurs iztraucas un uzdot. Un vārtī! Vārtī! Rezultāts kļūst 1-1. Lielisks izgājiens 8. numuram un lieliska piespēle un lielisks izspēles noslēgums. Rezultāts kļūst 1-1.
Rezultāts 1-1. Nu, ko izskatās, ka mums sagaida diezgan interesanta spēle. Abas komandas negrasās padoties. 6. minūte rīt pirmajā periodā. Tagad jau United pārņem iniciatīvu un izskatās, ka viņi darbojas diezgan apņēmīgi. Un tagad jau pretuzbrukumā dodas Rāznes komanda 3-2 un vai būs metiens un tomēr Ripa paslīd garām. Un tagad jau United atkal izdara piespēli uz vārtiem. Un skatāmies, kas būs tālāk. Un Mēģina Rāzna ar saviem spēkiem ienākt pretinieka aizsardzības zonā un spēja noturēt Ripu pretinieka komandas aizsardzības zonā. Un tagad uzmetiens uz vārtiem ar mērķi pielabot, bet tomēr nav. Un tagad jau ar Ripu United. Atskan svilpe un izskatās, ka iemetiens būs viduszonā. Fiksēta aizmugura. Tagad jau aiziet uzbrukumā 1-1, vai būs metiens un vārtī. Rezultāts kļūs 2-1 par labu Rāznai. Diezgan pasīvi nospēlēja United komandas aizsargi, bet tas neliedza Rāznas komandai gūt vārtus. Iemetiens jau ir viduszonā. Cīņa pie borta. Un vārtsargs pārliecinoši fiksē Ripu. Tomēr mazliet pazaudē. Viņa kaut kur iesprūst starp aizsargiem. Un iemetiens ir United aizsardzības zonā. Uzvar iemetienu Rāznā un tagad ir iespēja. Un vai būs vārti vai nē? Vārtsargs fiksē Ripu un būs atkal iemetiens United aizsardzības zonā.
būs metiens garām vārtiem. Un tomēr saglabā ripu pretinieka aizsardzības zonā Rāzna. Un tagad aiziet atkal. Ripa ir ārpus aizsardzības zonas United. Izskatās, ka Rāzna ir atkal atguvusi iniciatīvu šajā spēlē un ir gatavi doties uz priekšu. Neliela nesaprašanās savā starpā, bet aizsargi ir savā vietā. Atkal cīņa pie borta un 8. numurs iziet pakaļ Ripai pretinieka aizsardzības zonā un vai būs piespēle, seko piespēle, bet diemžēl neprecīza. Aiziet uz priekšu. Atkal metiens un garām metiens. Ar skaļu blīšķi atskan Ripa atcitoties pret bortu. Un atkal cīņa ir viduszonā. Neliela druzmēšanās pašā sākumā aizsardzības zonā pie komandas United. Un turpinam mūsu spēli. Pirmais traucas Rāznas spēlētājs aizsardzības zonā pie United un atkal mēģina iespēlēt, piespēli izdarīt. Un atkal nelieliski. Cīnās abas komandas pašaizliedzīgi. Abas komandas redzams, ka ir gatavas šajā spēlē uzvarēt, bet, pagaidām izskatās, ka labāks sokas komandai Rāzna. Un tagad, vai būs metiens, izdara metienu, bet diezgan neērta pozīcija. Pārmetienu fiksē tiesnesis. Un iemetiens ir United aizsardzības zonā. Uzvar iemetienu Rāzna un tagad no zilās līnijas mēģinājums uzmest garām vārtiem, bet tomēr diezgan bīstami. Varēja kāds pielabot. Joprojām cīnās aizsardzības zonā pie United un lieliska piespēlē. Un tagad mēģinājums vēlreiz uzmest pa vārtiem, diemžēl garām. Un vai atkal seko viltīga piespēle uz vārtu pusi. Gandrīz Ripa ieslīd vārtos, bet kaut kādā maģiskā veidā tā tomēr izspruk un paiet garām vārtiem. Diezgan aktīvs 81. numurs ir Rāznas komandai. Spēcīgs metiens. Aktīvi piespēlē un gandrīz vai diezgan nērti bija saspēlēties. Un tagad joprojām kontrolē Ripu Rāzna. Atgādinu, ka rezultāts ir 2-1 un rit jau 12. minūte pirmajā periodā. Un tagad jau United ir
izmēģinājusi spēkus ienākt pretinieka aizsardzības zonā, un tomēr ripa izslīd ārpus zonas. Cīņa viduszonā, un izskatās, ka 3-1. Nē, tomēr paspēja atgriezties United komandas pārstāvi. Un tagad tomēr kontrolē ripu Rāzna. Saspēlē. Diezgan neprecīzi, bet tomēr tā 87. numurs piefiksē ripu. Un tagad ir iespēja uzmest un vārti! Negaidīti vārti, 8. numurs. Izskatījās, ka vārtsargs bija savā vietā, bet kaut kādā veidā ripa tomēr ieslīd vārtos. 3-1 rezultāts kļūst šajā brīdī, un pirmais periods jau rīt 14. minūtē. 8. numurs gūst vārtus. Un iemetiens. Un tagad ir iespēja. Un aizturētais sods. Un jā, izskatās, ka būs noraidījums Rāznas komandas pusē. Un United kārtējo reizi spēlēs vairākumā. Diezgan nedisciplinēti izskatās Rāzna, neskatoties uz to, ka viņa uz doto brīdi izskatās labāk uz laukuma, bet šādus tādus noraidījumus bieži vien viņi gūst arī nepamatot. Un iemetienu uzvaru un uzmet uz vārtiem United komandā. Skatīsimies, kas būs tālāk. Iemetiens ir Rāznas aizsardzības zonā un iemetienu uzvar Rāzna un atmetās. Atmet ripu atpakaļ uz United aizsardzības zonu. Un tagad būs kārties mēģinājums uzspēlēt, ienākt aizsardzības zonā pie Rāznas, paviesoties pie viņiem un paskatīties pāri. Un ir metiens un garām vārtiem. United bīstami diezgan uzmeta pa vārtiem, bet diemžēl garām vārtiem. Un tagad jau ripu sāk kontrolēt 91. numurs Rāznas komandā, Ainārs Žilinskis, bet pazaudē, un tagad jau ar jauniem spēkiem 1 minūte palikusi vairākumā pie United, un tagad mēģinājums iespraukties cauri un izdarīt metienu. Tomēr nē, ripa nonāk atpakaļ United pusē. Un kā pirmais ir 81. numurs Rāznas komandai. Tomēr atspēlē to gar bortu. Un tagad izskatās, ka viņi spēlēs pingpongu United aizsardzības zonā. Bet, nē, izskatās, ka ir saņēmušies. Un tagad skatīsimies, kas būs tālāk. 8. numurs United komandai atkal spraucas iekšā. Atgādināšu, ka viņam jau ir viena rezultatīva piespēle šajā spēlē. Cīņa pie borta. Un 97. numurs tagad atspēlē atpakaļ aizsargiem. 8. numurs apņēmīgi pašaizliedzīgi cīnās un
Tomēr pazaudē ripu, pārtver ripu Rāzna. 97. numurs iespraucās cauršujot United aizsardzība zona. Un lieliska piespēle, bet Vārtsargs ir savā vietā. Iemetiens ir United aizsardzības zonā. Uzvar iemetienu Rāzna un uzreiz seko metiens, bet diemžēl garām. Un tagad mēģinājums iespēlēt un ripa nonāk atpakaļ uz Rāznas pusi. Pārmetiena nav. Un ripu sāk kontrolēt jau Rāzna. Nē, tomēr notur savu ripu. United. Pašaizliedzīga cīņa. Un jau United 34. numurs pārliecinoši ienāk pretinieka aizsardzības zonā, bet to pārtver. Cīnās abas komandas pie bortiem, diezgan pašaizliedzīgi, nežēlojot sevi, nežēlojot pretinieku, bet tagad jau izskatās pretuzbrukums un cauršuja viena no aizsargiem, bet tomēr pazaudē ripu. 15. numurs United komandai cīnās ar 76. no Rāznas. Tā, skatāmies, kas būs tālāk. 81. numurs diezgan pamanāms un tagad viņam ir iespēja ienākt pretinieka aizsardzības zonā un izdarīt metienu. Un nav neviena un Vārtsargs fiksē. Mēģināja pielabot metienu, iebakstīt Vārtsargam starp aizsargiem ripu. Un iemetiens būs United aizsardzības zonā. United spēlētājs turpina savu ofensīvu. 8. numurs viens no komandas līderiem United komandas sastāvā. Un tomēr neizdodas noturēt ripu pretinieka aizsardzības zonā United komandai, bet paspēja atgriezties atpakaļ. Kritiens un ripa atkal nonāk 1-1, izspraucās cauri 8. numurs un diemžēl garām. Lieliska iespēja bija samazināt rezultāta starpību United komandai. Un šobrīd komandas cīnās jau viduszonā. Un jau Rāzna mēģina mest, un Vārtsargs izvēlās pareizo pozīciju un notver to. Iemetiens būs United aizsardzības zonā. 19. minūte rīt pirmajā periodā, un rezultāts ir 3-1 par labu Rāzniem. Un metiens un garām vārtiem.
Cīnās United un mēģina izbraukties cauri un tomēr neizdodas kritiens. Ripa kaut kur pazūd starp spēlētājiem un jau kontrolē Ripu Rāznā. Saspēlējās un ienāk pretinieka aizsardzības zonā. Tagad mēģina iespēlēt un Vārtsargs savā vietā un mēģina fiksēt to. Ripa tomēr izsprūk cauri, bet jau dodas uz priekšu United komandas pārstāvis. Tur viņu sagaida jau aizsargi. Un tagad jau 8. numurs mēģina atkal apspēlēt aizsargus, bet viņam tas šoreiz neizdodas. Un pārtraukums 2 minūtes. Un atgriežamies spēlē. Sākas 2. periods. Komandas ir mainījušās pusēm. Rezultāts ir 3-1 par labu Rāznē. 2. periods var sākties. Tā, un atkal cīņa United aizsardzības zonā. Saspēlēs savā starpā Rāzna. Un tagad jau tomēr Ripu sāk kontrolēt United komandas spēlētāji. Un nē, tomēr pie zilās līnijas cīņa. Savstarpējā cīņa abām komandām. Tagad jau 34. numurs gar bortu mēģināja aiziet aiz vārtiem, un to neļauj pretinieku komandas aizsargs. Un tagad atskan svilpe. Iemetiens izskatās, ka būs pretinieku Rāznas aizsardzības zonā. Uzvar iemetienā Rāzna, bet tomēr atdod Ripu pretiniekam.
Un tagad lieliska iespēja Rāznai. 1-1 iziet Ainās Žilinskis, komandas kapteinis, metiens pa vārtiem un vārtsargs ir savā vietā un nofiksē to. Un iemetiens tagad jau United komandas aizsardzības zonā. Skatīsimies, kurš būs uzvarējis šo iemetienu. Un uzvara Rāzna un metiens pa vārtiem un vārtsargs ir savā vietā. Vārtsargs spēlē pārliecinoši un izskatās, ka United komanda ir mainījusi vārtsargu un vārtos ir stājies viens no leģendārajiem Daugavpils vārtsargiem amatieru hokejā Genādijs Hersonskis. Atkal uzvar iemetienu Rāzna un uzmetiens pa vārtiem un ripa iesprūst ar spēlētājiem. Un tomēr vēl viens metiens. Un tagad vēl viens metiens un garām vārtiem, bet ripu joprojām kontrolē Rāzna. Mēģina saspēlēties. Aizvārtē notiek cīņa par ripu. Un United tik vienkārši neļauj komandas Rāznas komandai spēlēt ar ripu savā aizsardzības zonā. Atkal notiek cīņa pie bortiem, aizvārtē. Un jau ripa nonāk vēlreiz pie Rāznas, metiens pa vārtiem. Tomēr garām. Un tagad jau var mēģināt aiziet pret uzbrukumā 1-1. Aizsargs no Rāznas turpina, mēģina panākt arī spēlētāji, bet vārtsargs nospēlē pārliecinoši. Un jau iemetiens Rāznas aizsardzības zonā. Un pārtver ripu United. Un mēģinās samazināt vārtu starpību šajā spēlē. Atkal aktīvais 8. numurs United komandai. Izskatās, ka ir izgrūsti vārti, bet vārtsargs to ir pielabojis. Un tagad joprojām 8. numurs, metiens no neērtās puses. Un vēlreiz, un vārti! Vārtsargs krīt un vajadzīgajā brīdī nonāk United komandas spēlētājs un izdara metienu praktiski tukšajā stūrī. Un rezultāts kļūst 2-3 par labu Rāznai. Samazina vārtu starpību United un spēle kļūst arvien karstāka. Arvien karstāka, un tagad skatīsimies, kā noritēs nākamās minūtes otrajā periodā. Un izskatās, ka izcīnās ripu United, bet to atņem Rāzna. Un tagad saspēlēs savā starpā. 5. numurs ienāk zonā, bet tomēr pazaudē ripu un jau 7. numurs Rāznai mēģina uzmest un ripa nonāk aizsardzības tīklā.
Iemetiens United aizsardzības zonā. Un uzvar iemetienu United un atspēlē Ripu atpakaļ uz pretinieku aizsardzības zonu. Un tagad Rāznē ir iespēja ieslidoties un izdarīt uzbrukumu, bet ne, tik vienkārši tas neizdodas. Traucē United komandas spēlētāji un tagad ir iespēja. Ripa kaut kur viduszonā paliek un saskrienas savā starpā un aizturētais sods United komandas. Jā, izskatās, ka būs noraidījums United komandai. Un iemetiens ir United aizsardzības zonā. Atspēlē Ripu pretinieku komandas aizsardzības zonā un atkal aktīvais 8. numurs. Mēģina vērt virāžas ap vārtiem. Un tagad nav kam piespēlēt un burtiski 3 aizsargi, 3 spēlētāji mēģina traucēt 8. numuram, bet šobrīd jau 81. numurs no Rāznas mēģina spēlēt un vārtu nav. Lieliska iespēja, bet vārtsargs Genādijs savā vietā. Ripu atspēlē atpakaļ un pārmetiena nav, Svilpe klusē. 6. minūte 2. periodā un komandas kapteinis Rāznas komandā uzsāk uzbrukumu un pazaudē Ripu viduszonā un jau 8. numurs iziet 1-1 pret vārtsargu un tagad lieliska iespēja un nesanāk viņam metiens un atkārtots metiens vārtu pārliknis. Un tagad sākas vētrainais hokejs. Tagad jau uz otru pusi aiziet pretuzbrukums, bet United komandas spēlētāji ir savā vietā un Ripa iesprūst kaut kur aizvārtē. Atskan Svilpe. Un noraidījums Rāznas komandai par... Izskatās, ka pārāk daudz cilvēku bija uz ledus. Šodien tiesā jau 2 tiesneši un diezgan acīgi piefiksēja šo situāciju. Un noraidījums. Un tagad spēle sāksies 4-4. Iemetiens Rāznas aizsardzības zonā. Rāzna, bet tomēr Ripu saglabā United komanda Rāznas aizsardzības zonā un tagad jau mēģinājums cīņa pie borta aizvārtē un tomēr nē. Viens no spēlētājiem Rāznē izvilina Ripu viduszonā un tagad jau lieliski iespējami bez 7. numuram un garām vārtiem un United komanda ir pilnā sastāvā. Lieliski spēlē komandas vārtsargs United komandai. Nu, tagad vēl viens metiens un vārti netiek gūti.
komanda United pieprasa pārtraukumu. Izskatās, ka ir trenerim ko teikt pēc pāris epizodēm otrajā periodā. Sekundes līdz pārtraukuma beigām. Un spēle var atsākties. Iemetiens būs United aizsardzības zonā. Uzvar iemetienu United. Un tagad jau var traukties uz priekšu un cīņa pie borta. Bet joprojām 8. numurs mēģina savērt virāžas, lai izdarītu piespēli. Un vārdsargs izskatās, ka ir savā vietā Rāznas komandai. Un iemetiens būs Rāznas aizsardzības zonā. Atgādinu, ka rezultāts ir 3-2 par labu Rāznai. Otrais periods, 7. minūte. Vēl 59 sekundes. United komandai ir jāspēlē vairākumā. Uzvar iemetienu Rāzna un atspēlē Rīpu Putinieku aizsardzības zonā. Vārdsargs fiksē Rīpu un pietur viņu, lai varētu to paņemt jau komandas aizsargs un uzsākt uzbrukumu. Un kaut kur iesprūst Rīpa savā starpā, bet tomēr nonāk līdz vārtiem, bet vārdsargs ir savā vietā un fiksē to. Un atkal iemetiens Rāznas aizsardzības zonā. Atkal uzvar iemetienu Rāzna un atspēlē to atpakaļ vārdsargam United komandai. Un tagad atkal ir iespēja uzsākt uzbrukumu, bet viens no Rāznas komandas uzbrucējiem traucē mierīgi uzsākt, bet 8. numurs pret 2 spēlētājiem aizsardzībā. Un tagad vai viņam izdosies izdarīt piespēli vai gūt vārtus. Skatīsimies. Un joprojām tagad jau Rāznas mēģina steigties, bet Rīpa paliek United. Komandas ir pilnā sastāvā. Atskan svilpe. Treneris United komandai pieprasta maiņu. Nomainās spēlētāju. Uzvar iemetienu Rāzna. Un tagad vēl viens metiens un vārdsargs ir savā vietā, bet Rīpa nav fiksēta. Bet tomēr kaut kādā brīnumainā kārtā Rīpa netiek līdz vārtiem un tiek izspēlēta atpakaļ uz Rāznas aizsardzības zonu. Bet United cīnās, nepadodās un tagad izskatās joprojām cīņa, pašaizliedzīga cīņa United komandas izpildījumā. Ļoti grib gūt vārtus, lai izlīdzinātu rezultātu. 9. minūte noslēdzas otrajā periodā un turpinām mūsu spēli. Kontrolē Rīpu Rāzna, bet vārdsargs un aizsargi mēģina cīnīties un Rīpa kaut kur ir iesprūdusi un skatāmies, kur ir metiens pa vārtiem un vārti! Izskatās, ka ir gūti vārti. Negribīgi ieslīt
Ripa vārtos. Bet izskatās, ka ir gūti vārti un rezultāts kļūst 4-2 par labu Rāznai. Rāznas ofensīva pie vārtiem rezultējās ar gūtajiem vārtiem un rezultāts kļūst 4-2. Neskatoties uz to, ka United cīnījās pašaizliedzīgi līdz galam, bija arī United iespējas gūt vārtus, bet diemžēl rezultāts kļūst 4-2 un tagad jau ir vārtu starpība 2 vārti. Uzvar iemetienu Rāzna. Diezgan pārliecinoši kontrolē Ripu Rāzna šajā spēlē, neskatoties uz diezgan jaudīgām ofensīvām no United komandas puses. Tagad metiens no stūra un Ripa aizlido kaut kur aizvārtē. Un tagad jau lieliska iespēja, varbūt kaut kas sanāks, bet tomēr nē. Tur sagaida jau aizsargs un vēl viens spēlētājs traucēja, bet varbūt tagad izdosies uzmest pa vārtiem, bet diemžēl garām. Un tagad vēl viena iespēja no zilās līnijas uzmest un neliels rīkošies, bet Ripa aiziet garām vārtiem. Un tagad vēl viena spēle, un Ripa izlido ārpus Rāznas aizsardzības zonas, un jau 7. numurs traucas, lai izdarītu metienu. Un tomēr garām vārtiem. Tagad Ripa nonāk viduszonā, un jau tagad 8. numurs, aktīvais 8. numurs United komandai pārtver Ripu, bet neizdodas viņam to noturēt. Traucē viņam spēlētāji, un tagad ir 2-1. Uzmetiens un garām vārtiem, un jau United sāk kontrolēt Ripu, un tagad jau Ripa tiek nogādāta 8. numuram, diezgan tehnisks spēlētājs. Un ir redzams, ka šis spēlētājs ir viens no atslēgas spēlētājiem United komandai. Un tagad lieliski bija iespēja izspraukties cauri, bet kļūdās abi komandu pārstāvji, nenotver Ripu. Krīt spēlētājs pie borta, bet spēle turpinās, svilpes nav un tikai tagad svilpe atskan. Kaut kas ir noticies vienam no United komandas spēlētājiem, neveiksmīga epizode. Cerams, ka viss būs labi un dodas medicīniskais personāls. Cerams, ka savainojums nebūs nopietnas un spēlētājs varēs turpināt spēli. Iemetiens būs United aizsardzības zonā. Un tagad ir iespēja 1-1 iziet United komandai paklūp un ir noraidījums vai arī bulītis. Skatīsimies. Traucēja, nepārprotami traucēja United komandas spēlētājiem Rāznas spēlētāji. Un tagad skatīsimies, kāds būs lēmums no tiesnešiem.
Jā, izskatās, ka būs bullītis. Bullītis un ir lieliska iespēja izlīdzināt, samazināt spēles rezultātu. Un 8. numurs, viens no komandas līderiem United komandai mēģina un uzmest, un Vārtsargs ir savā vietā Rāznas komandai. Un netiek gūti vārti, un rezultāts paliek 4-2 par labu Rāznai. Dodas uzmundrināt un apsveikt ar lielisku atvairītu metienu Rāznas spēlētāju savu komandas Vārtsargu. 12. minūte. Rezultāts ir 4-2, otrais periods. Un tagad notiek saspēle. Un traucās viens no... Un vārti! Rāzna gūst savus 5. vārtus. Un rezultāts kļūst 5-2 par labu Rāznai. Negaidīts pavērsiens, jo tikko bija iespēja United samazināt spēles rezultātu. Nu, kā saka, neiemet tu, iemet tev. Iemetienu uzvar United komanda. Tagad skatīsimies, vai viņiem izdosies kāds no spēles uzbrukumiem, bet tagad ir ienākuši pretinieku komandas aizsardzības zonā. Cīnās līdz pēdējam, un lieliska iespēja, bet Vārtsargs bija savā vietā un bija pārāk maz laukums, lai mainītu Vrīpas virzienu un iemestu to vārtos 5. numuram United komandai. Un iemetiens būs Rāznas komandas aizsardzības zonā. Spēles beigām 2 minūtes. 2 minūtes atliek līdz spēles beigām. Ripa tiek nogādāta United komandas aizsardzības zonā, bet ar Ripu ir United un izskatās, ka kaut kas notika. Un jo nepadodās United. Mēģina ar visiem saviem spēkiem doties uz priekšu, lai gūtu vismaz vēl vienus vārtus, bet Ripa tiek pārtverta un lieliski iespēja Rāznai, tukši vārti un garām. Vārtsargs jau bija uz ledus, bet metiens tika raidīts garām. Un saspēle United aizsardzības zonā Rāznas komandai, un vēl viens metiens, un vārti netiek gūti, bet situācija bija diezgan bīstama. Mēģinājums piespēlēt, bet Ripa kaut kur iesprūst, un tagad jau United mēģina ar pēdējiem spēkiem doties uz priekšu, bet Ripa tiek pārtverta viduszonā. 97. numurs Rāznas komandai iespraucās cauri aizsargiem United aizsardzības zonā, un mēģinājums gūt vārtus. Vārti netiek gūti. Vārtsargs mazliet nepārliecinoši nospēlētajā situācijā. Ripa lido pa gaisu, bet tagad jau cīņa ir viduszonā. Cīņa, pašaizliedzīga cīņa pie vārtiem, un spēle ir galā. Un rezultāts ir 5-2 par labu Rāznai. Pelnīti izcīna Rāznas komandas spēlētāju uzvaru, neskatoties uz to, ka United cīnījās pašaizliedzīgi
ar karstu galvu, ar karstu sirdi cīnījās līdz pēdējam. Bija viņiem iespējas uzvarēt, bija viņiem iespējas iemest vārtus. Kā zināt, pašā sākumā rezultāts bija tikai 1-1, bet spēles gaitā Rāznas komandas spēlētāji parādīja savu meistarību un izdarīja visu nepieciešamo. Lai uzvarētu šo spēli. Atvadās abas komandas no šīs spēles. Pārspiežam rokas tiesnešiem, pārspiežam rokas savstarpēji. Lieliska spēle abu komandu izpildījumā. Un rezultāts ir 5-2 par labu Rāznai, nostādzoties šai spēlē. Bet ir jānovēl, protams, panākumus United komandai, jo tik tiešām komanda cīnījās līdz pēdējām, līdz galam, nenolaižot rokas. Un jā, spēle ir galā. Paldies, ka skatījāties, un ņemot vērā to, ka interneta savienojums bija diezgan vājš šajā spēlē, tāpēc tuvākajā laikā šodien vai rīt tiks ielādēta spēles ieraksts labākā kvalitātē, lai būtu iespēja to noskatīties vēlreiz. Bet jebkurā gadījumā paldies tiem, kas skatījās mūs šodien. Sekojiet mums līdzi, jo tuvākajā laikā būs arī jaunas spēles, un par to jūs uzzināsiet arī gan sociālos tīklos, gan arī YouTube kanālā. Tāpēc palieciet kopā ar mums. Paldies par uzmanību!